Prieks jūs redzēt šodien šeit un tagad Kokneses Ziņģē, kura notiek jau 6. reizi. Esam izturējuši šo sešnieku, šodien arī izturēsim. Šodien mums ir daži jauni dalībnieki Ziņģē, bet daži jau ļoti labi zināmi. Priecāsimies pilnīgi par visiem un arī par skatītājiem, kas šodien ir atnākuši. Pirmie aplausi! Ziņēšanu atklās šodien divas jaukas būtnes – Ilze Grunte un Zane Šmite. Viņas droši vien pastāstīs kaut ko par sevi vairāk, bet es zinu, ka viņām ļoti patīk ļoti dažādas dziesmas dziedāt un spēlēt. Bet šodien viņas ir noskaņojušās uz ziņģi, un tās ziņas viņām nāk no Dienvidu Kurzemes, no Lejas Kurzemes. Labdien! Es nezinu, kā jūs, bet es uz šo festivālu braucu 4 gadus. Laikam vecums zināms iestājies. Un iemesls, kāpēc es šeit nenokļuvu ātrāk, bija ļoti vienkārši dzīve aizbīdīja citā virzienā. Un man ļoti gribējās šeit vismaz vienreiz mūžā nokļūt, un tad es ar Ingūnu runājos un teicu, ka man laikam ir jāpiedalās festivālā, jo, ja es atbraucu kā klausītājs, tad vienmēr atrodās, jūs zināt, kā tas notiek, vienmēr atrodās tur lietas, ko darīt labāk nekā atbrauc uz festivālu, un tā mēs šeit nokļuvām. Un es ļoti priecājos, ka Ilze piekrita spēlēt ģitāru šeit. Man ir prieks, ka līdz ar to jums būs iespēja dzirdēt viņas brīnišķīgo ģitāru spēli. Un, kā jau Ingūna minēja, kaut kā repertuārs izveidojās no dziesmām, kas ir saistīts ar Kurzemi. Tā pirmā ziņa, ko mēs dziedāsim, būs faktiski mūsdienās jau vairs tā kā ne Latvija, bet no Lietuvas teritorijas, bet es esmu atradusi viņu ierakstos arī Rucavā, un viņi būtu pieskaitām tad pie Dienvidu Kurzemes tradīcijas, un es viņu savu laiku vēl 80. gadu vidū mācījos no Ilmāra Mēža, kurš tikko bija atbraucis no Sventājas, no savām ekspedīcijām pie turienes latviešiem. Un tad es atceros, ka es ārkārtīgi centīgi mācījos tās izrunas smalkumus, un tad vēlāk izrādījās, ka tad, kad es gribēju paklausīties, kā tas ierakstā skan, tad izrādījās, ka ieraksts pazudis, un tad ir tagad tikai atmiņas par to, kā tas būtu skanējis.
6 klau, klau pie klostera log. Labrītu klostera saimniec, labrītu klostera saimniec, labrītu klostera saimniec, kur ir tā smukā meit. Labrītu klostera saimniec, kur ir tā smukā meit. Tai divas zīmes bija, tai divas zīmes bija, tai divas zīmes bija pie matiem un pie kleids. Tai divas zīmes bija pie matiem un pie kleids. Tai bija grieztī mati, tai bija grieztī mati, tai bija grieztī mati un sarkana zīda kleit. Tai bija grieztī mati un sarkana zīda kleit. Tad viņa dzertām deva, tad viņa dzertām deva, tad viņa dzertām deva no sava miķera. Tad viņa dzertām deva no sava miķera. Tad viņam sirds salūza, tad viņam sirds salūza, tad viņam sirds salūza 9 gabalos. Tad viņam sirds salūza 9 gabalos. Televīzijas seriāla cienīgs stāsts. Es varētu iedomāties, ka viņi varētu izvilkt uz kādām 1200 sērijām. Kamēr es. Nu, labi. Nākamo dziesmu es iemācījos no savas otrās mammas, no Austras Pumpuris, kur šogad no mums devās labākos koncertu laukos, kā tas pareizi izklausītos. Un tas ir tik interesanti, es šo ziņģi atcerējos un domāju, redz, kad man bija 20 gadi, kad es tikko sāku pie Austras dziedāt, tad tur arī reizēm lūza sirds un visādi, un tagad es šo skaisto dziesmu skatos pavisam citādāk. Ziņģa no Rucavas. Reiz kādā maija dienā pa mežu staigāju un zaļā eglainājā es čūsku redzēju. Reiz kādā maija dienā pa mežu staigāju un zaļā eglainājā es čūsku redzēju. Ak, tārpiņš, kā viņš lokās, es žēli domāju.
iemācījos samērā nesen. Pieņemu, ka teicēju jums visiem pazīstam, tā ir Marija Steimane, jeb kā viņu tur neviens nesauc, viņu visi sauc suitos tikai par Ruču. Un es trāpījos tajā brīdī, ka viņi bija skatoties vecas dziesmu tekstu klats, bija teikusi, šito es pazīstu. Un līdz tam suita paši bija aizmirsus, ka viņiem tāda dziesma. Un es trāpījos tajā brīdī, ka viņi tikko tā teikt atgriezās suita repertuārā. Un man jāsaka, ka viņi gan turpina pilnveidoties, jo katreiz, kad es tur notrāpos atkal uz kādu dziedāšanas reizi, tad viņiem ir jau citi teksti, bet tad es dziedāšu tā, kā es tajā pirmajā reizē iemācījos. Vakars vēls un mēnesis maidā, urvī caur mākoņiem. Dārza malā mīļo gaida, skuķens ar tiem vaidziņiem, trallalā. Dārza malā mīļo gaida, skuķens ar tiem vaidziņiem, trallalā. Mēnesis maids vēl nebija zūdījis, tev kāds par pļāvu nāk. Tas ir balaidnieka lūdis, daļā meiča smaidīt sāk, trallalā. Tas ir balaidnieka lūdis, daļā meiča smaidīt sāk, trallalā. Lūdim visas ķešas pillas, kompetēvi saldākām. Daļā meiča liepu milda, laipni pateicās par tām, trallalā. Daļā meiča liepu milda, laipni pateicās par tām, trallalā. Kompetēs tā nodusi, lūdim saldus kūkstus tiec, tad tie iet uz pļavas pusi, abo laukā ziergis viens, trallalā. Tad tie iet uz pļavas pusi, abo laukā ziergis viens, trallalā. Lai neviens tos nepamana, lai neredz neviena acs, iegriežas tie rudzu laukā, kurā slēpjas grāvis plats, trallalā. Iegriežas tie rudzu laukā, kurā slēpjas grāvis plats, trallalā. Karstas šalkās pārņem zēnu, kaislē acīs zīminā, daļā meiča saka lēni, grāvis slapširdī bērnā, trallalā. Daļā meiča saka lēni, grāvis slapširdī bērnā, trallalā. Pusnakts paiet mīlas priekos, jau ir laiks uz mājām iet. Rīta gaismā viņus biedē, skumju sēru dziesmu dzied, trallalā. Rīta gaismā viņus biedē, sēru skumju dziesmu dzied, trallalā. Pēc tik brīnišķīga un ēteriska sākuma